projektu Rada Rīga. Tas ir šīs prezentācijas sakarā. Esmu arhitekta Mārta Valvāna un ikdienā strādāju birojā Sijā Metina pilsētu plānošanas jautājumos. Projektā Rada Rīgu esam vienā komandā ar Ainava arhitektiem. Un mūsu izvēle krita uz Āgenskalnu. Un tas mūsu sākotnējais bija, ka Āgenskalnu mēs izjutām kā Pārdaugavas centru, kā reālo Pārdaugavas sirdi, un tas arī bija tas, kāpēc mēs vēlējāmies ar šo projektu strādāt. Un sākumā mēs sākām pētīt šo vēsturi, vai tas tiešām ir šis centrs, tā kā mēs viņu izjūtam šodien. Un šeit tāda īsa skicītes, kā jūs redzat, kā šī vieta ir varbūt attīstīsies tiem, kas dzīvo Rīgas otrā pusē. Un tiešām šī Āgenskalna vēsture mums parādīja to virzienu, kā mēs nonākam pie Āgenskalna centra. Un apskatot šo apkaimi, tad mums bija šī izvēles iespēja skatīties, ko mēs varētu labi izdarīt šajā apkaimē. Šī projekta ietvaros. Un sākotnēji tad mēs pētījām visu šo teritoriju. Un identificējām vairākas tādas pilsēttelpas, kas ir atšķirīgas gan kā vietvārdi, gan pēc savas arhitektoniski telpiskās vizuālās uztveres, kā tautā to sauc. Un te jūs redzat, ka ir Āgenskalna tirgus rajons, ir tautā sauktie Stradiņi, Āgenskalna Priedes un citi. Ņemot vērā, ka mūsu komandā ir vairāk Ainava arhitekti, tad viena no devīzēm mums radās koks Āgenskalnā. Ar domu, ka tas ir ne tikai koks kā koks, jūs redzat analīzi par zaļo struktūru, kāda nu viņa mums ir sadrumstalota, bet koks arī kā materiāls, kas ir Āgenskalnā koka ēkās, kas ir mūsu viena no vērtībām Rīgas pilsētā. Šī koka apbūve Āgenskalnā ir ļoti labi un daudz saglabājusies. Un tad mēs sākām analizēt, kā šo struktūru varētu uzlabot, un primāri ar publisku ārtelpu. Projekta ietvaros mums ļoti labi ieteikumi ir, kā strādāt ar iedzīvotājiem. Praktiski pamēģinājām, kā tas ir, iet uz ielas, intervēt, runāt mazos veikaliņos reāli, lai būtu mums šis iedzīvotāju viedoklis. Nu, kā mums tas ir izdevies, to mēs varbūt redzēsim projektu noslēgumā, bet katrā ziņā tās bija gan intervijas uz ielas, gan anketas. Un tas, kas iznāca no šīm te diskusijām, ka tiešām kā būtiskāko vietu Āgenskalnā un Āgenskalna centru visi atzina, ka tas ir tomēr šis tirgus. Ka tā ir tā pati publiskākā un nozīmīgākā vieta šajā apkaimē. Ka tā ir reāla vieta, tikšanās vieta Pārdaugavā. Un viņi ir svarīgi ne tikai Āgenskalna apkaimes iedzīvotājiem, bet viņi faktiski viņā saplūst gan no Bieriņiem, gan no Mārupes, gan atbrauc ar autobusu no Piņķiem, no Imantas, no Zolitūdas, no ļoti daudzām vietām Pārdaugavā. Un tad mēs tālāk esam turpinājuši attīstīt šo ideju Āgenskalnas koka pilsēta, jo konstatējam, ka tieši šī Āgenskalna tirgus rajonā šo koku faktiski nav. Šis ir viens no retajiem kokiem, kas tirgus apkārtnē vispār ir pasta priekšā. Un arī šo zaļumu ir maz. Un faktiski tas, ko mēs cenšamies panākt šo projektu, ir tiešām šai vietai piešķirt kādu vietas identitāti, jo šobrīd, protams, cilvēkam, kas atbrauc no malas, kas nav pieredze redzēt Āgenskalna tirgus rajonu, viņš liekas tad diezgan paplūs. Vēl mēs izvērtējām arī citas vietas, ko mēs noteikti šo projektu arī mums seko līdz Rīgas doma vietas, kur būtu jāpievērš uzmanību. Tā ir viennozīmīgi nometņiela. Tā ir ļoti būtiska vieta, saite Āgenskalnā, kas ir savulaik bijusi ļoti aktīva, gan komerciāli, gan savādāk. Tā ir Zaslavas stacija, kas varētu būt ļoti nozīmīgs transporta mezgls, taču šobrīd ir ļoti bēdīgā stāvoklī un ir pilnīgi nesaprotam transporta sistēma pilsētā, kur trolejbus apstājās kā puskilometru tālāk, lai būtu ļoti neērti sasniegt dzelzceļa staciju. Ja? Nu, par trolejbus mēs noteikti dosim savus priekšlikumus. Un pats centrs, jā, kā jau es minēju, ka mūsuprāt tā ir ļoti nozīmīga vieta. Un šī vieta, arī kā pašvaldības īpašums, pat tirgus telpa un tas, kas ir apkārt,
informācija analīzes, kāds ir šis centrs. Un jūs redzat to izvēlēto teritoriju, un mēs esam analizējuši šobrīd sīkāk, kāds mums izskatās šis centrs. Nu, liels tirgus un ļoti daudz asfaltu. Ja, tā mūsu, tas, ko mēs esam šobrīd sapratuši. Ja? Un vai tā ir tā telpa, kurā cilvēks jūtas labi. Mēs izanalizējām, kur tad mēs kā cilvēki kustamies, kur iedzīvotāji kustās šajā telpā. Mēs redzam, ka cilvēki kustās šobrīd ļoti haotiski. Kaut gan faktiski tās ir ielas, tur ir sabiedriskais transports, tur ir daudz privātais transports, bet tie ir visi publiski objekti, ko mēs apmeklējam. Un tad mēs nonācām pie jautājuma, kas tad ir šis centrs, vai tas ir krustojums, vai tas ir tiešām apkaimes centrs, kā laukums. Nu, šobrīd jāatzīst, tas ir vienkārši ielu krustojums ar ļoti daudz mašīnām, ar autostāvvietām līdz pašai tirgus priekšai un vispārējo. Un tad, vai mēs vēlamies to vietu redzēt tādu nākotnē? Mūsu vīzija ir, ka mēs šo vietu vēlētos redzēt kā laukumu. Kā laukumu, kur es ceru, ka mums izdosies pārliecināt satiksmes departamentu un Rīgas satiksmi. Pirmkārt, man jāsaka par to, ka arī Rīgā mēs varētu braukt ar mašīnām pa tramvaju sliedēm, mēs varētu novirzīt privāto transportu apkārt un daudz citu risinājumu. Un tā nav vienīgā vieta tāda Rīgā. Mēs ceram, ka šīs mūsu idejas Rīgas pilsēta ieviesīs arī citur. Tas, laikam, vieta pēdējais. Jā. Paldies!